Eiropas Savienība ir sarežģīta sistēma, gudra sistēma, nepavēlti viņa pastāv, ņemot vērā to, ka ekonomiski viņa ir grūta sistēma, jo viņa ir sociāli labvēlīga un tas nozīmē dārga, un ja tā vēro ilgtermiņā, tad tomēr Eiropas Savienībai virzās uz savu mērķi, uz kādu viņi ir ieplānojusi virzīties, un kā es to redzu, šis mērķis tomēr ir viena valsts. Nu, vai nu viņai būs vienas valsts nosaukums, vai nu nevienas valsts nosaukums, bet tā būs viena valsts, lai viņi varētu šajā globālajā konkurēt. Nu, nav tās nekādas valūtas fondas prasības. Nu, nav tā nekāda starptautiskā valūtas fonda programma, ko Latvijai ir jāizpilda. Ja? Tas ir pilnīgs blējas. Ja? Es esmu cilvēks, kas ir sēdējis visur tur klāt un redzējis, kā brauc valūtas fonda komanda, pilnīgi tukšām rokām, apsēdās pie galda un teica, mēs esam klāti. Ko jūs no mums vēlaties? Un tad daži valdības cilvēki teica, vai jums nav naudas? Ko mums aizdot? Mums te grūti, mums te pareiks plāni, mums ekonomika brūk nost. Un teica, jūs gribat, lai mēs jums aizdodam, bet vai jums ir plāns? Kāds plāns? Nu, budžeta izdevuma samazināšanas plāns. Nē, nav tāda plāna jums. Nu, vai jūs varat uztaisīt tādu plānu? Jā, mēs varam uztaisīt. Kāpēc tas ir tā? Vai tad tur gadījumā nav atkal tas mūsu naivums pa vidu, ka mums tā likās, jo, redziet, nevajag jau vienmēr obligāti pateikt, kā ir jādara, vai pateikt, kā vajadzētu darīt, lai dabūtu to vai citu. Tad, kad sabiedrībā, kurā naudai ir galvenā vērtība, uzņēmējiem pašvitināja gan degunu un naudu, un viņš aizmirsa visu par kaut kādu nākotni vai kaut ko, viņam būs rīt, un tāpēc mums nav ne kuģu, ne šī zvejniecība vairs tāda. Protams, ka mēs paši to izdarījām. Un lielā mērā tas ir tādēļ, ka šo ietvaru, ja, kurš nemaz nav slikts, es vēlreiz saku, viņš ir labs un daudz valsts viņā jūtās labi, bet viņi ir jāsaprot, un ar viņu ir jāprot strādāt, un viņi ir jāprot izmantot. Ja? Jābūt gudram, dzīvojot šādā sarežģītā sistēmā. Un ja to neprot, tad mūžīgi dabūna, tā kā saka, ja? Muļķis pat baznīcā dabūna pērienu. Eiropas Savienība ir demokrātijas sistēma. Un, protams, ja mēs paši skaidrāk zināt savus mērķus un prioritātes, savas vērtības, ja? Mēs vienreiz prastu novērtēt, ko mēs zaudējam darot to vai citu, un ko mēs iegūstam, tad, protams, mums neviens nevarētu pārliecināt, ka tas vai šis ceļš ir pareizs. Man tāds jautājums ir, bet varbūt, ka būtu bijis daudz labāk, nu tad neaizņemties, un tad mēs ļoti fiks tūlītās jūnijā būtu nonākuši pie tā nulles budžeta. Un tad tās visas diskusijas būtu galīgi liekas par to, ka ir vajadzīgs bezdeficīta budžets, kāds ir tur īstais raidsaizings, kāda ir tur, izdevuma, teiksim, apjoms, tad ļoti skaidri tu sāc dzīvot no rokas mutē. Nu, to, ko tu iekasē, to arī var apēst. Ja? Un ja tu gribi tur, tā kā ēst vairāk, tad tas tā ļoti tukšs. Ja? Es domāju, ka, teiksim, šādā plānā varbūt, es nezinu, ko arotbiedrības, piemēram, teikt par šādu versiju. Un tad nebūtu neviens jālamā, tad būtu viss ļoti skaidrs. Ja? Pa vienu pusi, teiksim, tur tektanī bļodā iekšā, un no otras puses var ēst tikai to, kas ir satecējis. Un tad nebūtu šī diskusija. Savādāk iznāk tā, ka mēs skrienam aizņemties, lai varētu dzīvot pāri saviem līdzekļiem, un vēl lamājam to aizdevēju, ka viņš, draņķis tāds slikt aiznot. Ja? Varbūt, ka tas ir īstais ceļš. Ja? Un viss.